Čau, man sauc Emīlija, un šodien es jums parādīšu labākos drogas preces. Un tas viss saistīts būs tikai ar kosmetiku, te nav nekā no sejas kopšanas tā tālāk, par to es varu uzfilmēt atsevišķu video, ja jums ir interese. Bet šeit ir visi mani iztestēti, iemīlētie produkti, kurus es izmantoju jau lielāko daļu vasaras, un es uzskatu to, ka par šo zemo cenu, par kuru šo var visu nopirkt, ja jūs gribat iesākt un negribat ieguldīt lielu naudas daudzumu, šie produkti būs tie, kas jums varētu līdzēt. Un tāpēc sāksim šo video, es pateikšu sīki, nevis sīki, bet ļoti ātri par katru lietu, tāpēc, ka te ir diezgan daudz lietu. Un jā, cerams, ka šis video noderēs jums. Ko es jums teikšu, ir setting spray, un šis ir sprejs priekš bāzes. Tas ir tad, kad jums nav pilnīgi nekā uz sejas. Jūs uzsprejojat šo ūdeni, un tas mitrina jūsu ādu. Personīgi es nejūtu baigi lielu atšķirību, bet es šo izmantoju dienās, kad man neko negribās likt uz sejas. Es vienkārši iemetu somā, un kad ir tas karstums, es vienkārši viņu uzsprejoju, un tas it kā mitrina manu seju, kā arī, ja es eju sauļoties un man nav nekā uz sejas, es šo nedaudz uzsprejoju. Bet citāds tas ir diezgan bezjēdzīgs produkts, tāpēc, ka es neredzu viņā baigo jēgu, ja jūs klājat kosmētiku, tāpēc, ka tas nemaina kā kosmētika izskatās. Bet es uzskatu, ka šis ir ļoti labs projekts, ko nesat somā, lai sevi atsvaidzinātu. Kaut arī jūs tīri teorētiski varat atzvaināt sevi ar jebkuru citu ūdeni. Bet jebkurā gadījumā es šo izmantoju, viņš ir gan tukšs, un es domāju, ka es paķeršu otru. Tāpēc, ka pēc sastāva viņai daudz labu vielu, kas vienkārši mitrina un atsvaidzina seju. Un otra lieta ir Amazing Makeup Fixing Sprays. Šis nav priekš eļļainas, šis ir priekš kombinētas un sausas ādas, bet es domāju, ka tas ir vairāk kombinētai, tāpēc, ka man ir ļoti saus, un šis īsti nav pats labākais sausai ādai. Tas ir priekš eļļainas un kombinētas, bet tas ir kaut ko pa vidu priekš sausas ādai. Kaut arī viņš man palīdz, un viņš tiešām notur kosmētiku visu dienu. Man šķiet, ka priekš šīs cenas, cik viņš maksā 5 eiro ar kaut ko, šis ir diezgan labs produkts, ja jūs gribat to setting spray, un viņš jums tiešām ies ilgi. Man viņš iet kaut kur jau mēnesi, un viņš ir tikai pusē, un viņš tiešām dara savu darbu, un par to cenu, cik viņš maksā, es nevarētu teikt to, ka viņš ir slikts. Tad es jums gribētu prezentēt Catrice 204 matētais tonālais krēms, kurš ir mans mīļākais tonālais krēms, kādu es esmu jau kādu lietojis no drogām. Viņš neaugstējās ne uz vienas ādas, ne uz sausas, ne uz eļļainas, ne uz kādas ādas, kā arī šis ir ļoti šķidrs tonālais krēms. Pēc sajūtas viņš ir bez mazliet kā ūdeņains, bet tas, ka viņš ir ūdeņains, padara viņu ļoti vieglu uz sejas. It īpaši vasarā jūs negribat to sajūtu, ka jums ir ļoti daudz kosmētikas, bet jūs gribat to sedzamību, tad es noteikti jums iesaku izmēģināt, tāpēc, ka viņš vismazais sajūta tā, it kā tas ir kaut kāds mitrinošais krēms, bet viņam nav tā krēmīga eļļainā tas sajūta, viņš ir ļoti šķidrs, bet viņš ir diezgan sedzošs. Un cilvēki, kas saka man to, ka viņš ir viegli sedzošs, nē, man reāli viņš ir nosedzis visus mans tā kā sarkanumus ar vienu slāni, man nevajag likt 2 slāņus, lai nosaktu, kā arī karstās dienās kā tagad, šis tonālais ir perfekts, tā kā nopietni. Man uz sejas ir no 15 tonas vanila beige, bet esmu pārliecināta, ka viņiem ir vēl 2 gaišāki. Es neesmu pārliecināta, vai viņš būs perfekti priekš piena baltām meitenēm, bet es esmu pārliecināta, ka kā arī šis ir ļoti labi priekš sausas, kombinēts un eļļainas ādas. Ja kas, šis ir perfekti priekš visiem ādas tipiem, tāpēc, ka man šķiet, ka šis tonālais komplementē pilnīgi visu. Un ja jums ir izteiktas poras, viņš ir perfekts. Šis tonālais ir ideāls vasaras variants, ja jūs gribat kaut ko vieglu, bet sedzošu. Tad no drogām ir 2 tonālai, kur man patīk, bet es neteiktu to, ka tie labākie tonālai ir šis Fit Me Luminous Normal to Dry. Šis ir vairāk domāts sausai ādai, un tad ir L'Oreal True Match, kas ir vairāk eļļainai ādai.
Es teiktu to, ka šie tonālie ir klasika, un ja jūs gribat tonālo, kuru nenošaut greizi, tad es jums noteikti iesaku šos divus. Man ir daudz tonālu. Es varētu uzfilmēt atsevišķu video, kurā es eju pāri visiem saviem tonālajiem krēmiem, jo man ir no visādiem zīmoliem, man ir 60 € vērti, un man ir 3 € vērti tonālie. Un šie tonālie tie, kuri nav bijis tā kā greizi nošauts. Man patīk šī konsistence, viņi ir vairāk kā tonāli, un šis tonālis paliek lipīgs uz sejas. Viņš neizžūst perfekti, kad 3, ja kāds izžūst perfekti, un viņš neatstāja lipīgos sejas, tas, ko es dienu tonālis, bet šie divi atstāja īsti, pēc ko viņi neizžūst līdz galam, bet man personīgi šie divi neoksidējās, kaut arī par brīnumu parasti tieši L'Oreals oksidējās kā nezvērs. Bet, ja jūs gribat kādu tonālo krēmu, Fit Me ir ļoti populārs arī YouTube'ā, visi par Fit Me runā, visi sajūsmē par Fit Me, tāpēc es jums iesaku izmēģināt, ja jūs gribat izmēģināt jaunu tonālo, vai jūs gribat iesākt ar tonālu, tad es jums noteikti iesaku Fit Me, jo Fit Me ir ļoti viegls priekš iesācējiem. Šis ir tonālis, ar kuru mēs visi sākām kādu dienu. Ja būsim godīgi, Fit Me tonālais ir bijis pirmais tonālais gan visiem maniem draugiem. Tā kā nopietni. Concealer ir ļoti svarīga lieta kosmētikā, ja jums ir zila riņķi vai kaut kāda pigmentācija, ko jūs gribat noslēpt. Bet ne visi concealeri strādā un ne visi concealeri ir labi. Un es paņēmu priekš sausāks un priekš kombinētas un eļēnas ākstipa, kuri labi derētu. Šie ir mani mīļākie, un šeit ir ļoti lēta un vidēji dārga. Priekš concealeri 6 €, tas ir diezgan daudz, bet mums ir, ka 6 €, tas tagad ar atlaidi, tagad izsakot, es paņēmu jums parādīt Fit Me concealerus, kuri ir fantastiski priekš sausas ādas, tāpēc, ka viņš paliek tāds ļoti tāds džuvī, tāds, es pat nezinu, mitra paskata, tāds svaigs, bet, ja jūs, protams, klāsiet pa visu pūderi, tad jebkurā gadījumā tas būs matēts, un Fit Me concealeri maksā vairāk nekā parastie concealeri veikalā, bet viņi ir tā vērti, un es izmantoju, šis ir 10. un 05. šis ir gaišākais. Šie concealeri tiešām ir ļoti jauki, viņiem ir ļoti viegla. Šis ir tāpat kā tas, ka 3 tonālais, viņi neliek jūsu sejai tā kā justies smagai, un viņi nosēc visu, ko jums vajag, bet rada to dabīgo efektu. Tad nākamais ir Essences Camouflage Full Coverage. Šis ir lētākais concealers, kurš man ir, un man ļoti patīk šis concealers, neskatoties to, ka es dzirdēju daudz lietas, cilvēkiem, kuriem ir tāds viedoklis par concealeru šo, bet šis concealers ir ļoti sedzošs, ja es viņu uzklāju nedaudz un vienkārši uzlieku ar pirkstiņu, izsmērēju, viņš ir ļoti sedzošs. Viņš neielieminās porās, viņš neslieminās krokās uzreiz. Šis concealeris, man nav nekādu reāli iemeslu ienīst viņu, un šīs concealers ir vairāk eļainai tipam un kombinētai nekā sausai. Es varu izdzīvot, es izmantoju ļoti daudz tonālus, kur nav domāts sausai ādai, par spītam, ka man ir ļoti sausa āda, un es kaut kās iemācos viņus izmantot par spītam, ka man ir sausa āda, bet šis ir ļoti labs concealers, un viņš maksā ļoti lēti, man šeit kaut kur ap 3 €, un šeit ir nenormāli daudz produktu iekšā, kad Fit Me concealer, man pat nav tik daudz produktu. Man nav, īstenībā Fit Me concealerī ir vairāk produkta. Dīvaini, šis izskatās lielāks nekā šis, bet šis concealeris ir ļoti biezas konsistences, kad Fit Me ir daudz plānāks. Vienīgais mīnus ir tam, ka jūs jutīsiet, ka jums uz sejas ir concealers, jūs jutīsiet viņu, tāpēc, ka viņš ir diezgan smags. Kad Fit Me concealers ir ļoti viegls. Zelta vidusceļš starp šiem diviem, Essences un Fit Me, ir Catrice Camouflage High Coverage Concealer, tāpēc, ka šis concealers ir pilns sedzamības. Viņš der kombinētai ādai, viņš der arī sausai ādai, bet, ja jums ir ļoti sausa zem acīm, iesaku pirms tam mitrināt vai uzlikt mitrinošu primeri, bet, jebkurā gadījumā šis ir viņam nav īsti tik plāna
konsistenci kā Fit Me, jo Fit Me ir perfekti tiem, kuriem nepatīk daudz kosmētikas, kuriem patīk tā sedzamība, bet kuriem patīk tas vieglais, nejūtīgais efekts, kad jūs nejūtat kosmētikas sejas. Tad šis ir vairāk uz vakariņām, kaut kādiem svētkiem, tāpēc, ka šis noturēsies reāli visu dienu. Nosegt visu, ko jums vajag nosegt, neradīs nekādas krokas. Un kopumā šis ir fenomenāls priekš tās cenas, kas šis ir. Un es zinu, ka ļoti daudz YouTube'ā fano par šo, un es jums iesaku arī paķert kādu. Un man ir 0,10 tonis, bet es esmu pārliecināta, ka ir vēl gaišāks tons. Vienīgais, man šis oksidējās nedaudz, tāpēc es iesaku paņemt vienu gaišāku nekā jums vajag, jo viņš oksidēsies uz jūsu ādas, un viņš jebkurā gadījumā kļūs nedaudz cimšāks. Un bronzeri un vaigas sākumi. Es sākšu ar šo... Tas bija skaļi. Man vajag sākumā notīrīt. Rimmel Stay Matte Lasting Pressed Powder. Šis ir pūderis no Rimmel, un šis ir ļoti samtains pūderis, kurš ļoti... Es pat nevaru aprakstīt. Es agrāk domāju to, ka sausai ādai nedrīkst klāt pūderis, bet realitātē jūs drīkstat, ja jūs klājat pareizo pūderi. Šis pūderis ir tik ļoti... Īstenībā es vienmēr esmu redzējuši pūderi, ka visi YouTube'ā runā par šo pūderi, un es vienmēr domāju, kas ar šo pūderi ir tā, vai kas ir tik labs šajā pūderī, ka visi par to runā. Sausāda, vidēja tipa kombinēta āda, eļļaina āda, visi runā par šo pūderi, bet tad, kad es viņu sāku izmantot ne tikai sev, bet arī cilvēkiem, ko es krāsoju, es saprotu to, ka šis ir no tiem pūderiem, kurš ir tik zīdains, ka, kad tu viņu uzliec uz sejas, tu viņu īsti neredzi, bet viņš izdara savu darbu, viņš nemaina tavu tonālo, viņš neizcer tavu sausās vietas, viņš neizcer tavu tonālu, tu neizskaties tā, kā tu būtu sacepusi sev 10 tonālos krēmus. Šis pūderis ir ļoti, ļoti, ļoti labs, un es jums noteikti iesaku paķert Stay Matte no Rimmel London tonā. Emīlija, saņemies šo pūderi, tāpēc, ka viņam ir ļoti patīkama zīdaina tekstūra un jūsu seja virsū, tas būs fantastiski. Bet, ja jūs gribat to vairāk kā sedzamību priekš sejas, bez nekā es jums neiesaku, tāpēc viņam ir sedzamība, bet ne tik ļoti liela, lai es to izmantot vienu pašu. Kaut arī es nezinu, ko ir cilvēki, kas izmanto pūderus viens pašus uz sejas. Es nekad nebiju to sapratusi, bet jebkurā gadījumā šis ir ļoti labs pūderis. Ja jūs gribat klāt zem acīm, lai nav krokas vai kaut kur uz sejas, lai tonālais noturās visu dienu, šis pūderis ir tā vērts, lai jūs ieguldītu nedaudz naudiņas. Tad nākamā lieta ir Essences Luminous Matte pūderis, kas ir vairāk bronzeris. Un tas izskatās šādi. Šīs bronzeris pirmkārt ir ļoti labs priekš ļoti gaišas ādas, ļoti labs. Ir ļoti grūti atrast pūderi, ja bronzeri, kurš perfekti der ļoti bālai ādai, tāpēc, ka visi izskatās vai nu pārāk tumši, vai nu oranži, vai nu pretīgi, bet šis ir perfektā, augstā, bet tie pašā laikā siltā tonī. Tas atdzīvina seju, rada to perfekto efektu, tādu kā silto efektu, un vienkārši tādu kā saules skūpstu sejas, un tas ir no Essences, un tas ir ļoti, ļoti pieejams un lēts produkts, un man patīk tas, ka viņam ir nedaudz spīgulīši, bet tie nav tā kā spīgulīši kā spīgulīši, tie ir tā kā, viņam ir nedaudz izgaismotais iekšā, kas rada to ļoti, ļoti svaigo efektu, tādu kā tad mums dabīgi ir šis bronzeris uz sejas, un viņš ir ļoti, ļoti pieejams un ļoti lēts. Viņam ir arī tumšāki toņi, ja esat iedeguši, tad tie ir tikpat labi kā šis. Es noteikti iesaku jums pačekot un paķert kādu no šiem bronzeriem, tāpēc, ka šie bronzeri ir, es reāli izmantoju tikai mēnesi, un es reāli ticu tam, ka es nevarēšu izdzīvot bez šī tuvākos laikus, tāpēc, ka šis ir fantastisks. Nākamā lieta ir Catrice Light and Shadows Contouring Blush, kontūrošanas svaigu sātums. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet šis ir ļoti skaists tāds persiku rozā tonis priekš iedegušas ādas un gaišas ādas. Šie vaigu sātumi ir pigmentētāki nekā Essences, un viņam ir zīdaina, fantastiska tekstūra. Es nezinu, kāpēc, bet visiem šiem produktiem no draugām, kurus es jums tikko parādīju, ir fantastiska tekstūra. Un ļoti daudzi dārga tipa
pūdri, kas man ir, viņiem ir daudz tāda nepatīkamāka tekstūra, bet šie sajaucot kopā, jo viņas jājauc kopā, viņi rada tādu perfektu, tāda kā laškrāsu uz vaigiem, un tas ir tik skaisti, it īpaši vasarā, ja esat nedaudz iedeguši, tas atgriež tādu kā svaigumu. Es nevaru aprakstīt, es noteikti jums iesaku pamēģināt. Šis ir Tony Flamingo in Santo Domingo. Man patīk tas nosakos. Nākamā lieta, ko es jums parādīšu, ir lopu produkti. Es šķiet, ka par vienu no viņiem es esmu jau runājis, un šis ir Rimmel Provocalips produkts. Man vispār šķiet, ka Rimmel ir ļoti nepopulārs zīmols Latvijā, tāpēc, ka ļoti reti, kurš par viņu runā, bet es noteikti domāju iet un paķert vairāk produktus. Jūs zināt, cik ļoti es mīlu šo produktu. Tas ir ilgnoturīgs, tas ir ļoti skaists, tas ir ļoti pigmentēts. Esmu gandrīz visos savos iepriekšējos video, kur es runāju par humpulu ķērieniem, ja jūs redzējāt. Man ir šī lūpu krāsa, šī ir ļoti laba lūpu krāsa un noteikti jums iesaku. Es negribu iedziļināties tajā, tāpēc, ka jūs jau zinat. Bet nākamā lieta, ko es jums gribu pastāstīt, ir Essences Shine Lip Gloss. Man ir arī caurspīdīgais, kuru es dievinu, tāpēc, ka tas dod to perfektu lūpu spīdumu, tādu kā perfektu lūpu spīdumu, bet vienīgā problēma ir, ka jūs nevarat šo likt pa virsmu citiem produktiem. Un es nezinu, kāpēc. Jūs varat likt krēmveidīgai lūpu krāsai, bet jūs nevarat likt matētai, jo matētās sadalīsies un nelies nost. Es nezinu, kas ir šajos produktos, kas noņem nost jūsu lūpu krāsu, bet viņi strādā kā lūpu krāsu noņēmēji, ja tā ir matēta, tā ir ilgnoturīgā. Bet, jebkurā gadījumā šie lūpu spīdumi ir ļoti, viņi tiešām spīd, viņi tiešām laistās, viņi tiešām izskatās fantastiski, viņi tiešām ir superīgi, super spīdīgi, un es pat nejaukošu šie spīd. Es ceru, ka jūs redzat. Fokusē. Jā, jūs redzat. Viņi tiešām atgādina kaut ko tādu kā mitru lūpu spīdumu. Es pat nezinu. Šie produkti man ļoti patīk. Man patīk viss, kas spīd uz lūpām. Man patīk lūpu spīdumi. Un šie ir ļoti pieejami ap 3 eiro. Un es saprotu, kur es agrāk biju, kāpēc es viņus nepaķēru. Šeit viņi tikai nesen iznāca, tāpēc ir kā ir, bet šie ir ļoti labi. Un tur ir ļoti liels krāsu daudzums, kāds jūs varat izmantot. Ja jūs esat tikpat apsēst lūpu spīdumiem kā es, tad uz priekšu. Tad parunāsim par skropstu tušām, tāpēc, ka skropstu tušas ir ļoti svarīga dzīves daļa. Kopš manu mīļāko skropstu tušu no Drogām vairs nepārdod Latvijā, un man šeit neko nepārdod, šī ir L'Oreal Telescopic ūdensnoturīgā. Es paķeru šo Go Colossal Extreme Volume Mascara, un es dievinu šo skropstu tušu, tāpēc, ka viņa notur manas skropstas visu dienu. Un šī ir ūdensnoturīgā. Es mīlu ūdensnoturīgu kosmētiku, un es nelietoju ikdienā neko citu, kā tikai ūdensnoturīgas skropstušas. Es izmantoju arī šo Lash Extension Mascara no Essences, kas ir cits stāsts. Man šķiet, ka šī skropstuša ir ļoti labi ikdienas skropstuša, tāpēc, ka viņa rada to ļoti garo, ļoti fluffy, ļoti smuku, bet es šo neliktu uz katru dienu. Šī ir vairāk naturāla skropstuša priekš manis, jo man ir ļoti dabīgi taisas skropstas, un šis man gandrīz neko nedod, bet kad es krāsoju savus klientus, kuriem ir jau ielocītas skropstas, kuriem dabīgi ir tā forma, šis izskatās fenomenāli. Emīlija mācies runāt. Fenomenāli viņam uz skropstām, un šīs nav ūdensnoturīgs, bet jūs varēsiet noņemt to ļoti ātri. Bet, ko es lietoju sev, ir šis Colossal Go Extreme Volume Waterproof no Maybelline skropstuša. Vienīgais man kaitina tas, ka te ir tik milzīgi birstīte, jo man patīk iekrāsot sev no pašiem pamatnēm, un tāpēc es dievinu šo skropstu lietiņu, bet šajā skropstušā vairs nekā nav. Bet, jebkurā gadījumā, ja jūs gribat labus ūdensnoturīgus skropstušus, kas noturēs jūsu skropstu formu visu dienu, šis ir pareizais. Vispār. Es esmu šokā no tā, cik daudz labu produktu ir īstenībā Drogās. Mēs tuvojamies beigām.
Tagad parunāsim par nagulakām, un cik ironiski man nav nagulakas virsū, bet parunāsim par nagulakām tik un tā. Tad, man patīk tas, ka man visas nagulakas ir aptuveni viena ar tonī. Izņemot šo vienu. Es paņēmu pa vienai no... Nē, es paņēmu divas. Kāpēc. Šīs nagulakas no Essences The Gel Nail ir diezgan noturīgs, diezgan fantastiski noturīgs. Man patīk nenormāli šīs nagulakas. Es jums piezilmošu. Es ceru, ka jūs redzat. Šīs maksā aptuveni 3 eiro, un man nenormāli patīk šīs nagulakas. Viņas ir ļoti fantastiskas tekstūras, viņas klājās ar vienu slāni, un viņas izskatās ļoti jauki. Es neatceros, vai viņas bija 3-4 dienas perfekti noturības, un tad viņas sāk nedaudz pirt nost, bet šīs ir ļoti pieejamas un ļoti labas nagulakas. Man personīgi nekad nav bijušas tāds problēmas, ka es domāju, nekā dzīvē es nepirkšu, jo man ļoti patīk tā formula. Man nepatīk nagulakas, kuras ir pārāk šķidras. Es nezinu, kāpēc man nepatīk klāt 30 reizes nagulakas uz rokām, lai viņas būtu perfektā sedzamībā. Tad nākamais ir Golden Rose 60 sekundes Express Dry nagulaka, kas ir ļoti laba nagulaka arī. Es nezinu, es šaubos, ka tas ir 60 sekundes. Es vienmēr pagaidu 5 minūtes jebkurā gadījumā. Šis vienīgais noturās reāli 1-2 dienas, bet viņš tiešām izžūs ļoti ātri. Un man patīk šī formula. Ja jūs kaut kur skrienat, tad šīs būs nagulakas, kuras būs jūsu labākie draugi. Vienīgais viņas tiešām nobirs kaut kur 2 dienu laikā, viņas jau sāk tikai netīšām, ne jau jūs kas nost, bet tikai jūs kaut ko izņemot no somiņas, jūs noiet nost, kaut ko darot ar saviem nagiem. Bet, jebkurā citā gadījumā, šīs ir ļoti labas nagulakas. Tad lielākoties laika es izmantoju šo Glow & Care nagulaku no Catrice. Šī arī ir kaut kur 3-4 dienas noturība. Un vienīgais, kas ir ļoti pretimnīgi man, šī nagulaka nav pilnas sedzamības. Viņa ir vairāk kā... Šajā iekšā ir visādas vielas, kas bagātina jūsu nagus, un šis ir vairāk kā nagu kopšanas līdzeklis ar nelielu nokrāsu, kas man ļoti patīk, it īpaši vasarās, ja uzklāju, ok, viņas nebūs perfektas, viņas būs tādas švīkainas un tālāk, bet viņiem ir tas spīdums, šai nagulakai ir reāls spīdums, un viņas laistās tik ļoti dabīgi un dzīvīgi. Man tā patīk tā nagulaka, par spīti tam, ka man patīk pilnas sedzamības nagulakas, bet šis ir vienkārši trumpis. Šis ir ģeniāli. Šī nagulaka noturās nedēļu, ja pat ne vairāk. Es nopietni, šī nagulaka ir fantastiska. Viņa ir ļoti bieza tekstūra. Es viņu uzklāju vienreiz, un man nagi izskatās fantastiski. Viņa nožūst diezgan ātri. Un šī ir Catrice Gel Le Cuir ne Ico Nails. Laikam, un šis tiešām noturās ļoti, ļoti ilgi. Es jums noteikti iesaku pamēģināt šīs Catrice jaunās nagulakas, jo šīs ir pilnībā jaunas vasaras kolekcija. Ļoti tuvu, ļoti tuvu. Un tagad es ātri izbeigšu šo visu ar pēdējām pāris lietām. Un pēdējās 2 lietas ir, ne pēdējās 2, bet viena no pēdējām 2 lietām ir šie uzacu gēli no Essences Make Me Brow. Jā, uzacu skrubstuši var teikt. Ja jums ir ļoti fluffy uzacis un jūs vienkārši gribat viņas, lai viņas stāv vietā, es jums iesaku izmantot šos, tāpēc ka šiem pirmkārt ir nokrāsam, un jūs vienkārši uzliksiet uz savam uzacīm, un jums jau, ja krāsosiet uzacis, jums nevajag obligāti izmantot kaut kādu uzacu produktu. Jūs vienkārši varat nopirkt šos produktus, piemēram šo Essences, kuram ir uzacu gēls, kas noturēs jūsu uzacis vietā, plus viņš viņas nokrāsos, un jums nebūs jākrāso iekšā. Šis ir viens no labākajiem, slinkākajiem darbiem, ko jūs varat izdarīt, un es izmantoju gandrīz katru dienu, kad es negribu krāsoties, es vienkārši uzlieku ātri gēla krāsa aizpilda manas tukšās vietas uzacīs, un vispārējais notur viņas perfekti savās vietās. Ko mēs vēl varam gribēt? Laikam neko. Pēdējā lieta, viena no pēdējām lietām, es apsolu vēl 3 lietas un viss, ir šī Makeup Revolution Radiance palete, un šie 3 izgaismotāji. Šis man salūzīgas. Šis man ir šodien uz sejas, kā jūs redzat, un šis ir skaistākais, tāds kā dabīgais
izgaismotājs, un es nopietni sākumā ienīdu šo paleti. Es neredzēju nekādu jēgu šai. Man likās, ka šis ir bezjēdzīgi, man likās, ka šis nekam nedara, man likās, ka šis ir, kas tas pa joku, tāpēc, ka, kad es viņu nosačoju, nav nekā. Nav nekā, vispār, gan nekā, bet izmantojot viņu vairākas reizes, es sapratu to, ka vienkārši viņa pirmais slānis augšā ir nederīgs, un kad tiek noņemts augšais slānis, tā kā kārtīgi noņemts nost, tu nonāc pie šī izgaismojošā. Šis nav tik izgaismojošs, kā visi YouTubā runā, ka vajag riktīgi spilgtu. Šis ir vairāk tāds dabīgs, man viņš ir uz degungala un uz otru vaiga. Šis ir tāds ļoti dabīgs, bet tiešām skaists izgaismotājs. Un te nāk 3 toņi. Ja esat super balsts cilvēks, šis tik un tā jums būs diezgan izgaismojošs. Es lielākoties laiku izmantoju šo un šo kā bronzerim pa virsu, lai radītu vēl tādu spīdīgāku efektu. Bet šis ir ļoti lēti un fenomenāls naudas ieguldījums, ja jūs gribat pablēņoties un vienkārši ieguldīt labā kosmētikā naudu. Tad šis ir tas, ko katru jādara. Tad nākamā lieta ir Essences My Must Have palete. Un jūs esat redzējuši jau šīs ēnas. Man bija pamācība ar šīm ēnām, kad man viņas uzdāvināja, bet es jums noteikti iesaku, ja jūs gribat uztaisīt savu paleti, aiziet uz drogām, iečekot virs šīs ēnas. Tur ir kaut kur 30 toņi, ja nekļūdos. Jūs varat uztaisīt savu paleti, kā es jums teicu. Jūs varat izņemt ārā ēnu, un nopirkt atsevišķi šo, un nopirkt atsevišķi pašu paleti, un uztaisīt to, ko jums vajag, un to, ko jūs gribat. Tāpēc šis ir ļoti labs naudas ieguldījums, kad viena ēna reāli maksā €60. Un tad pēdējais ir I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Un šis ir no Essences. Tas ir ēnu primeris, kad jūs klājat savas ēnas. Sākumā uzklājiet nedaudz šo savu plakstiņu. Un tad visas ēnas, kas jums ir uz acīm, noturēsies perfekti jums uz acīm. Un jebkurā gadījumā padarīs viņas spilgtākas un skaistākas un labākas un tā tālāk, un tas ir ļoti lēti. Atvainojos par to, ka šis video sanāca tik garš. Es gribēju pastāstīt par visam šīm precēm, kuras es mīlu no drogām, un es domāju to, ka ja jūs noskatieties līdz galam, tad jūs varbūt kaut ko labi uzzinājāt. Pastāstiet man lūdzu komentāros, lai kas ir jūsu mīļākais produkts no kosmētikas, kas nāk no drogām. Un, ja kaut kas no šīm jums noderēja, pastāstiet savu viedokli. Atcerieties to, ka šis ir tikai manas domas par šiem produktiem, un ja viņas strādāja man, nenozīmē, ka viņas strādās visiem. Arī tas, kas nestrādāja man, nenozīmē to, ka var nestrādāt citiem. Un kosmetika ir kaut kas fun, kaut kas, kā mēs izpaužamies dienas beigās, mēs to noņemam nost jebkurā gadījumā. Un lai jums ir jauka šī vasara. Visi šie produkti būs rakstīti lejā, ja nē, tad būs vismaz rakstīts aptvenes novirzes, kas, kur un kā. Paldies jums liels par to, ka noskatījāties šo video. Ja līdz galam uzrakstiet, ka noskatījāties līdz galam, būs prieks redzēt, ka kāds skatās tik garus video. Neaizmirstiet man piesakot Instagramā un neaizmirstiet man piesakot arī šim kanālam. Atā!